Almants, Vineta un Lineta devušies uz Almanta kalna slēpju nomas punktu. Saimniekam padomā noskaidrot, vai viņa ģimenes mājas vīzija sakrīt ar Līgaviņas plāniem. Ir dotā brīdī uzbūvēta ēka ar visu jumtu, pat uzlikts jauns jumts, skurstenis izmūrēts, jumtā ventilācija ielikt jau, kas būs piespiedu ventilācija, un jumtu ogi iebūvēt, sagatavot tā, lai varētu izveidot dzīvojamās tēvas schēmu, būtu, kur forši dzīvot. Tu vēl nezini, kā to visu sabūvēt, ja? Man ir vīzijas, protams, bet man jau atkal ir tā, ka ne jau vienmēr man vajag tikai priekš sevis, jā. Tas ir ļoti svarīgi, lai nevis tikai man patīk, bet arī otrai pusītei patīk. Nu ko, iesim pamodelēt, jā? Bet es iedošu sākumā to plānu, kā ir tagad, kas jāņem vērā, jo mēs jau nevaram pārbūvēt vairs ēku, ne, bet varam tikai... Tā jau mans projekts galīgi. Jāņem vērā kaut kas, kas ir, ne? Izvējušo platība mums ir 120 kvadrātmetri. Vānistab blakus vanna. Nu, un pretējā pusē varētu būt kaut kāda ģērbtuves veids, kur vies Kur tu bērnus liksi? Par to nu mēs izmirstām. Cīgi? Kā 4 vismaz, tad viņš vajag darba rokas, kas tev uzturēs visu tev īpašumu. Un te mēs ieliksim palmu. Tur tev. Iestādīsim. Mēbels vēl nav, bet palmu. Zini ko, šitien te mums vajag balkonu. Jā, tā ir nians, ko var uztaisīt, jā. Tā, lai mēs redzam, kas notiek dīķī. Kā tie bērni mazgāja. Tā. Nu jāsāk domāt, kur ņemt līdzekļus. Uzbūvēt. Nē, mums, ka paņemam inkredītā kaut ko. Es domāju, jāskatās kredīts, jā. Jā, un uzbūvējam pirmo guļamistabu. Jā, Guļamistabu. guļamistabā var visu Bez to nav variantu. Bērni vēl nav, tad par bērnistabām nevajag domāt. Jā, to domāsim tikai tad, kad būs. Jā. Bet paņem kalkulātoru, ja mēs paņemam tur parēķinam, vienkārši ielīdz. Nu, pieņemsim. Jā, reku, es ieliku. Un uz cik? 12, jā. Pirms 12 mēnešiem mums bija šitie. Ikmēneša maksājums 310 lati, nu? Nu, katra pa simtiņam un visu kopā dzīvo. Īstenībā jā. Ja mums salikt kopā, mums ļoti viena ideāla sieviete. Ja varbūt, ka man reizēm tieši tas trakums drusciņi pietrūkst.